Ir atklāta Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterinārās medicīnas fakultātes klīnika, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Pirmie pacienti te tiks uzņemti no 2013. gada februāra. Tā tiks uzstādīta jaunākā aparatūra. Ņemot vērā tās zināšanas, kas ir ieliktas šī korpusa būvniecībā un ņemot vērā citu Baltijas valstu un Eiropas valstu pieredzi jaunu veterināro klīniku būvniecībā, tad es varu teikt diezgan droši, ka uz doto momentu šī veterinārā mācību klīnika varētu būt viena no faktiski, es domāju, modernākā Baltijas valstīs aprīkojuma ziņā. Jaunā klīnikas teritorija ir 5000 kvadrātmetru. Te izvietots stacionārs un ambulance lielajiem dzīvniekiem, kā arī slimnīca mājdzīvniekiem. Jaunā veterinārā kompleksa atklāšana ir jauna vēsma ne tikai Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterinārās fakultātes vēsturē, bet arī visā Latvijas veterinārijā. Tieši šeit veterinārārsti nosūtīs dzīvniekus ar smagākajām diagnozēm. Šajā klīnikā ir iekārtas un strādā speciālisti, kas var konsultēt citu klīniku darbiniekus, sniegt konsultatīvu palīdzību un izmeklēšanas palīdzību pacientiem, tādu izmeklēšanas palīdzību un tādu ārstniecību, kura citās klīnikās nav iespējama. Pateicoties 21. gadsimta video un komunikāciju iespējām, klīnikā būs iespējama citu valstu speciālistu virtuālā klātbūtne. Te asistēs mūsu ārstiem sarežģītu operāciju laikā un apmainīsies ar pieredzi. Jaunā veterinārā slimnīca ļaus jauno speciālistu apmācības procesā ieviest klīniskās rotācijas principu. Brīvajā laikā no teorētiskās apmācības nodarbībām studenti varēs praktizēt dažādās klīnikas nodaļās un iegūt nepieciešamo pieredzi. Pilsētas attīstība balstās uz izglītību, un līdz ar to universitāte kā zinātnes centrs, kā aizvien jaunas izpētes centrs ir nenovērtējams savā esamībā pilsētā. Jaunā universitātes veterinārā klīnika – tas ir pirmais, bet ne pēdējais projekts grandiozās attīstības programmas ietvaros, kurš tiks īstenots ar Eiropas finansējuma palīdzību. Viens no turpmākajiem projektiem būs dažādu sociālo grupu veterinārārstu izglītošana. Projekti, kuri tiek īstenoti Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, ir veiksmīgs piemērs Eiropas fondu izmantošanā, pamatotas un efektīvas izglītības sfēras attīstībā.